Tūkstošiem autovadītāju ikdienu aiztraucas garām kādreizējiem Grenstāles robežu kontroles punktam, līdzi paņemot pirmos iespaidus par Latviju, un tie rada visai drūmu noskaņojumu. Pamests ēkas, aplupuši uzraksti, bet kādreizējai administrācijas ēkai krīt nost apmetums un asfaltam cauri laužas krūmi. Dažviet izsist arī stikli, bet no lielākas demolēšanas Latvijas dienvidu vārtus visticamāk glāb tas, ka tuvākā apdzīvotā vieta atrodas 4 kilometru attālumā. Bauskas novads, kurš teritorijā atrodas Grenstāle, ēkas savā īpašumā nav pārņēmis, tomēr šāda vizītkarte skumdina. Varbūt, ka tomēr ir kaut kāda iespēja domāt un veidot tādu konceptu, lai uzņēmējdarbībai būtu tik labvēlīga vide, lai mēs to savu valsti varētu prezentēt pozitīvāk. Kopš iestāšanās Schengenas zonā 2007. gada 21. decembrī kontroles punkta ēkas nodotas nodrošinājumu valsts aģentūrai. Lai izpildītu Schengenas līguma prasības, pagājušā gada nogalē par 42 000 eiro tika izstrādāts tehniskais projekts un likvidēts šķēršļi netraucētai satiksmes plūsmai uz robežas. Februārī noslēgusies arī nomas tiesību izsole, bet līgums ar uzvarētāju pagaidām gan nav noslēgts. Ir arī uzvarētājs. Sijā East West Transit. Bet tad, kad mēs sākām ar viņiem slēgt līgumu, tad līguma slēgšanas procesā izrādījās, ka viņiem ir lielāki plāni. Tā galvenā atšķirība, ka nodrošinājuma valsts aģentūra īpašumus var iznomāt bez apbūves tiesībām. Mēs varam iznomāt to, kas ir. Plānots, ka līdz mēneša beigām būs zināms, vai vienošanās tiks panākta. Ja ēkām nomnieka joprojām nebūs, tikšot izsludināts jauns konkurss. Pirms tam gan ministru kabinetam tikšot lūgt atļauju īpašumus iznomāt ar apbūves tiesībām. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.